Jā, paldies runātājiem, un tagad mēs pāriesim pie paneļdiskusijas, kurā apskatīsim šos jautājumus, arī jautājumus, kurus uzrunāja mūsu galvenie runātāji, un varbūt kā pirmo, es saprotu, ka Daugštas kundze jau, viņai ir drīz jāiet prom, tā ka varbūt dosim vārdu viņai vispirms arī kā mūsu nammātei, lai izteiktos par šiem jautājumiem. Lūdzu, Daugštas kundze. Labdien, cienījamie konferences dalībnieki, kolēģi, viesi, augsti godātie ministri. Es arī gribu no savas puses teikt paldies, ka jūs esat izvēlējušies par šīs nopietnās sarunas vietu Vidzemes augstskolu. Mēs esam viena no Latvijas jaunākajām augstskolām, un mēs esam vienīgā augstskola Latvijas lielākajā plānošanas reģionā, Vidzemes plānošanas reģionā. Un patiesībā es gribētu šodienas sarunai pievienot ar mūsu pieredzi vai mūsu pieredzē iemantotu vēl vienu atslēgas vārdu, un tas atslēgas vārds, manuprāt, ir atbildība. Es domāju, ka mums būtu jānoslēdz valsts līmenī diskusija, un ja mēs esam vienojušies, ka Latvija attīstās pa policentriskas attīstības vai pamatā attīstās kā policentriska valsts pēc šāda modeļa, tad es domāju, ka ir lieki diskutēt, vai augstākā izglītība un zinātne ir spēlētājs šādā attīstībā. Es domāju, pilnīgi viennozīmīgi, tikai man šķiet, ka klausoties visās publiskajās diskusijās, plašākā vai šaurākā auditorijā, man šķiet, ka mēs vienkārši neesam spējīgi pieņemt un akceptēt viedokli, kur mēs paši esam savu laiku uzstādījuši, pieņēmuši, tad respektēsim to. Lūk, un ja mēs respektējam viedokli, ka Latvija attīstās šādi, tad respektēsim arī to, ka mums ir nevis jādiskutē par to būtu vai nebūtu augstskolām un zinātnei vienā vai otrā vai trešā Latvijas reģionā, bet es domāju, diskutēsim par to, cik augsti ir jābūt uzliktai latiņai attiecībā uz augstāko izglītību un zinātni, kāds ir ceļš ejams, kāda ir tā programma, lai to līmeni sasniegtu, un tas man šķiet ir arī pašreiz daudz diskutēto reformu kontekstā viens no būtiskākajiem jautājumiem. Es gribētu uzsvērt 3 lietas mūsu pieredzē. Tā pirmā lieta ir tāda. Protams, ka augstākā izglītība ir viens no instrumentiem, kā padarīt izglītību visaugstākajā līmenī pieejamu visā Latvijā. Es domāju, jūs saprotat, ka Eiropa būs tik stipra, cik būs stipra tās reģiona. Latvija būs tik stiprs partneris Baltijas jūras reģionā, cik stipri būs Latvijas reģioni. Un izglītība ir viens no instrumentiem, kā cilvēku padarīt rīcības spējīgu, atbildīgu, kompetentu un spējīgu savu kompetenci, savu zināšanas, savu atbildību ieguldīt tepat katrā konkrētā Latvijas reģionā, lai Latvija kopumā būtu spēlētājs tai lielajā kopējā Eiropas attīstības koncertā, ja es tā drīkstētu teikt. Mēs ļoti bieži runājam un vairāk reducējam šī brīža sarunas, runājot par augstāko izglītību, reducējam uz darba tirgu. Jā, protams, augstākā izglītība ir tā, kuras atbildība, ja mēs runājam par atbildību, kā es mirklīt atpakaļ teicu, augstākās izglītības atbildība ir dot tādu izglītību, lai jaunais cilvēks būtu spējīgs ne tikai darbu ņemt, bet būtu spējīgs darbu dot, tas ir respektīvi radīt darba vidi. Atbilstoši tai konkrētai videi, kāda vienā vai otrā reģionā ir, te es domāju tam resursam, taiskaitā dabas resursam,
taiskaitā pieredzei, iestrādēm un tā tālāk. Mums šā ziņā ir liela priekšrocība, jo ir izstrādāts Vidzemes plānošanas reģiona attīstības, ekonomiskās attīstības profils, kas mums ir ļoti labs darba dokuments un veidojot savus studiju programmas, modulējot esošās studiju programmas. Tas ir tāds labs pamats, lai mēs saprastu, kā mēs ar savām programmām varam būt reģionam noderīgi. Un tomēr es gribētu teikt, ka mēs par maz runājam par vēl vienu lietu, par vēl vienu augstākās izglītības atbildību, un proti. Tā ir atbildība par to, lai mūsu sabiedrība ikvienā Latvijas reģionā būtu atbildīga, spējīga līdz atbildēt, līdz strādāt, uzņemties atbildību, un es lietošu to vārdu, ko es lietoju daudzkārt studentiem auditorijā Eiropas vēsturu mācot, Eiropas kultūrai. Ir raksturīga, Eiropas civilizācijai ir raksturīga sabiedrība, kas ir gatava piedalīties. Bez augstākās izglītības šādu sabiedrību mēs neizveidosim. Un sabiedrība, kas ir gatava piedalīties, ir vajadzīga visos Latvijas novados. Visos Latvijas reģionos. Un līdz ar to es domāju, ka nebūs īsti pareizi koncentrēt uzmanību vienīgi un tikai uz dabas zinātnēm, uz inženierzinātnēm. Jā, tas ir absolūti nepieciešams, par to nav diskusijas. Bet tikpat nepieciešams ir izglītības, kuras nodrošina pilsoniskas sabiedrības veidošanos, labas pārvaldības organizēšanu un tā tālāk. Un tā trešā lieta, ko mēs pavisam aizmirstam, augstākās izglītības sūtība ir radīt iespēju ikvienam individam attīstīt savas spējas, savas intereses, tā kā viņš to vēlas. Cits jautājums, cik šobrīd Latvijas valsts var atļauties ieguldīt finansējumu? Tas ir cits jautājums, un par to ir jādiskutē. Un pēdējais, ko es gribētu uzsvērt augstākās izglītības reģionos kontekstā, es domāju, ka mums visām augstskolām Latvijas reģionos, es nesaku reģionālās augstskolas, šāds augstskola tips nav, ir augstskolas reģionos. Tās ir augstskolas ar noteiktu ievirzi, tās ir universitātes, tās var būt arī citāda tipa augstskolas. Es domāju, ka mums visām augstskolām Latvijas reģionos ir ļoti nopietni jāpārskata sava akadēmiskā un zinātnes kapacitāte, un mums ir nevis jākonkurē, bet mums ir jāsadarbojas. Jo Latvija nav tik liela, lai katrā Latvijas reģionā veidotu, noslēgtu, kā feodālajā sabiedrībā ierobežot akadēmisku un zinātnieku vidi, mums ir jāsaprot, kurā reģionā, kāda ir tā attīstības tendence, kāda ir iepriekšējā pieredze, kāds ir resurs. Tas ir jāattīst un tajā ir jādalās visas Latvijas interesēs. Paldies! Paldies, Daug! Paldies, Daug! Paldies, Daugšas kundzei. Nākamais runātājs būs dr. Edmunds Tērumnieks, Reizeknas augstskolas rektors. Labdien visiem klātesošajiem. Prieks, kad ir dota iespēja piedalīties šajā konferencē, un vēl lielāks prieks, kad tik liela auditorija un ļoti dažādi ir pārstāvēta šajā konferencē. Diskusijās gribētu uzsvērt es no savas puses varbūt 4 tādus galvenos aspektus. Tas ir reģions, tie ir cilvēku resursi, infrastruktūra un izglītība un zinātne kā vienots veselums. Ja mēs skatāmies uz reģioniem, kas tagad nepārtraukti tiek piesaukti, mēs uztveram šo Latviju, kura ir pēc savas būtības iedalīta vairākos reģionos un līdz ar to arī augstskolas, kas tajos atrodas, bet varbūt vajadzētu paskatīties nedaudz plašāku un kā reģionu ņemt ne tikai Latviju, bet arī reģions, tā ir tāpatās arī Lietuva, Igaunija, jo jebkurā gadījumā mēs, kā arī Daugštes kundze teica, esam tomēr
jau tādā attīstības stādijā un līmenī, kad mums nebūtu jāveido lokālās augstākās izglītības iestādes, kuras norobežotas viena no otras, bet jāveicina arī sadarbība. Turklāt, ņemot vērā arī Barševska kunga sniegto prezentāciju, lai arī mums redzams, ka doktoru skaits īpatsvars ir tomēr augsts reģionā, tomēr specifiski speciālisti ir nepieciešami arī no citām valstīm, un šī gadījumā Latvija viena pati varbūt arī nav spējīga pārstāvēt pilnīgi visas jomas, lai arī mēs ļoti daudz studiju programmu realizējam, kas kopumā ir 954, bet tieši augstākā līmeņa, ja mēs skatāmies uz maģistra un doktora studiju programmām, te ir jāpiesaista arī speciālisti no kaimiņu valstīm. Par cilvēku resursiem runājot, mums jāsaka tā problēma, kas raksturojas un jo īpaši aktuālāka kļūst ar studentu, jeb studējošo skaita samazināšanos. Diemžēl tas laikam grūti atrisināms katrai augstskolai individuāli, jo mēs skaidri zinām, ka reģioni zaudē un gadus zaudē ļoti daudz jauniešu, un tieši tā iedzīvotāju grupa, kas varētu studēt, diemžēl Latvijai, jāsaka, vai pazūd uz kādu noteiktu laika sprīdi, vai arī tomēr tiks zaudēta vispār. Šeit problēma kļūst arvien aktuālāka, un diskutējot ar reģionālo vidusskolu direktoriem, skolotājiem, faktiski mēs redzam to, ka ja aizbrauc vecāki strādāt pēc pamatskolas pabeigšanas, vidusskolas pabeigšanas, arī bērni tiek ņemti līdzi. Un šī gadījumā nevienmēr ir tā, ka zūd Latvijai tas vidējais, teiksim tā, potenciālais izglītojamais, bet mēs zaudējam arī ļoti augsta līmeņa kadrus, nākamos kadrus, kuri tad varētu iegūt pie mums augstāko izglītību. Un šeit, kā viena no problēmām, kas ir izskanējusi, bet, diemžēl, atklātajā sabiedriskajā telpā tas tiek diezgan laikam noklusēts, tas ir, kāpēc jaunieši aizbrauc arī pēc augstskolu absolvēšanas. Tas ir, kad mēs uz vietas, ja viņi uz vietas nav spējīgi atrast darba vietas, kur tālāk varētu strādāt. Un viens no momentiem ir tas, kad pat labam, protams, ņemot vērā sociālo situāciju, kāda ir izveidojusies, tomēr pensionētais darbinieks ir tas, kurš strādā un strādā līdz kamēr vēl jāsaka kust, un šī gadījumā tas ir diezgan būtisks problēma moments, kad mēs tieši ar pensionēto cilvēku grupu spiesti zaudēt arī jauniešus. Varbūt šeit vajadzētu arī padomāt nedaudz tomēr kaut kādā veidā šo iegrožot gan, teiksim, cilvēku, kas ir pensijas vecumā, darbošanos aktīvajos kaut kādos amatos, jo faktiski tas ir viens no momentiem, kāpēc tad tas jaunietis pazūd, un ilgtermiņā valsts noteikti zaudē krietni vien vairāk. Tālāk par infrastruktūru. Faktiski šeit nepārtraukti izskan arī eksportspējas tēma, eksportspēja kā viena no augstskolu attīstības tendencēm, kas būtu jāattīsta, bet, protams, bez pieejamas un augsta līmeņa infrastruktūras, ja mēs runājam par materiālu tehnisko bāzi, mēs nevaram runāt par ārzemju studentu piesaisti, tāpatās mēs nevaram runāt, ja arī ir ļoti labas pētnieciskās iekārtas, mēs nevaram neizremontētās telpās tās izvietot, jo katrs vizuālais elements ir tas, kurš arī ir ļoti būtisks. Un to mēs varam arī no savas pieredzes minēt, kad ja ir sakopta, saremontēta un vizuāli pievilcīga, teiksim, tā auditorija vai laboratorija, tas ir uzreiz arī nākamais impulss studentu piesaistē, jo atbrauc viens, pieņemsim tās pašas Erasmus programmas ietvaros students, ja viņam šeit patīk, viņš noteikti vilks arī savus kursa biedrus, kas ir palikuši viņa valstī. Tāpēc tas ir viens arī no reklāmas tādiem
slēptajiem trikiem, kas būtu jāizmanto, un es domāju, RF projektu ietvaros, kas tagad norisinās augstākās izglītības infrastruktūras uzlabošanā, tas tomēr ļoti būtiski nospēlēs reģionos. Un nākamais par reģionālo, jeb augstskolu reģionos līdzdalību gan plānošanas reģionu darbā, gan, ja mēs skatāmies uz tiem pašiem uzņēmējiem, sadarbību ar uzņēmējiem, tad jāsaka, ka varbūt augstskolas kaut kurā brīdī ir zaudējušas vai arī nepilnīgi attīstījušas šo te dialoga kontaktu, jo reizēm uzņēmēji, un tas arī diezgan asi parādās, mēdījos, kad saka, nedod pretī tādu speciālistu, kāds ir nepieciešams, bet šī savstarpējā diskusija, un jo sevišķi, kad mēs, kā Rēzeknes augstskola, esam iestājušies arī Rēzeknes uzņēmēju biedrībā, pēc nepilna pusgada uzreiz ir pilnīgi mainījusies nostāja. Uzņēmējs, tas, kurš ar mums tagad strādā un aktīvāk strādā, viņš ir krietni vairāk informēts, plus mēs lūdzam sniegt to informāciju, kas ir nepieciešama, lai attīstītu studiju programmas vai pilnveidotu atsevišķus moduļus. Faktiski mēs nonākam, kad viņi jau paši sāk sapīties savos izteicienos, kas kādreiz ir izskanējuši, jo tikai šis savstarpējais dialogs veicina to, kad varbūt nav tā, ka dubļi jālej uz vienu no partneriem, bet tomēr mēs visi esam līdzvainīgi kaut kādā noteiktā posmā. Tas, kas attiecas uz augstāko izglītību un ņemot vērā arī Eiropas Savienības dalību valstu kopējo pieredzi, skaidrs, ka ir augstākā izglītība, jeb augstskola, kura dot akadēmisko, un pretī jābūt partnerim, kurš tad dodu arī šo te profesionālo, jeb praktiskās iemaņas. Tāpēc tikai līdz pastāvot mēs arī varam attīstīties un dot sabiedrībai nepieciešamo produktu studenta kvalitātes izpausmē. Labi, es tikai vēl vienu drīkst. Runājot par mēdījiem, tas, ko es jau arī teicu pagājušajā ceturtdienā, kad pie mums piedalījās arī Īrijas un Ungārijas vēstnieks, jāsaka, ka mēdīji ir tie, kas diezgan no vienas pozīcijas tikai pasniedz informāciju par augstāko izglītību, un šeit jāsaka, ka tā ir ļoti labs reklāmas slēptais triks priekš ārzemju augstskolām, jo, ja mēs paši sevi noniecinām un piedāvājam tikai tādu informāciju, ka augstākā izglītība Latvijā ir slikta, protams, to izmanto kaimiņi, un mēs redzam, ka nepārtraukti pēdējos mēnešos informācija no ārzemju augstskolām arvien vairāk un vairāk ienāk Latvijas publiskajā telpā. Paldies! Paldies, Tēremnieka kungs. Mums jāpasaka, Daugšas kundzei pa nelaimi ir jāaiziet pieņemt eksāmeni, es saprotu, bet viņu aizvietos uz diskusijā Igors Klapenkovs, ja viņš varētu, kas ir finanšu un attīstības daļas vadītājs Vidzemes augstskolā. Bet kā nākamais runātājs būs Ines Boķis, Valmieras domas priekšsēdētājs, kurš var paskatīties uz šo jautājumu no pašvaldības un tieši no reģiona viedokļa. Ko dod reģionālā augstskola un kā šo sadarbību uzlabot? Lūdzu. Jā, labdien! Es ceru, ka visi dzird, mikrofons iet laikam, jā. Un ko es no sākuma gribētu teikt, tāds cipars, pievērst visu uzmanību. Valmieras pilsētas budžets ir 10,17 miljoni latu. Tas ir tas tīrais budžets. Kopējais ir pāri pa 20, ja tur mēs visus transferus, Eiropas naudas pieskaitām un tā tālāk. Un no šīs te summas 5,43 miljoni faktiski tiek tērēti izglītībai, kultūrai un sportam. Tie ir fantastiski skaitļi, vai ne? Ticēsiet vai nē. Tātad redziet, kāds ir tomēr pilsētu šis te ieguldījums visā tajā lietā. Tā nav valsts nauda, tā ir kā pilsētas nauda, protams, no iedzīvotāju nodokļiem.
Un, ko tas nozīmē? Valmierai tikai 4,5 tūkstoši skolnieku, 1,5 tūkstoši bērnu dārza audzēkņu, plus, protams, studenti, bet augstskolu mēs diezgan maz atbalstām, bet tomēr drusciņi. Un, protams, vēl šeit ir arī dažādi cilvēki, kas nodarbojās ar, kā saka, kultūru un sportu. Un tāpēc, ko es gribēju pievērst ar visu uzmanību, tas ir tas, ka līdz ar to, protams, daudz vieglāk ir lielākiem un mazākiem novadiem, kur šī te, kā saka, infrastruktūra, kas saucās šajā te vārdā, ko mēs te šodien visu kopā apspriežam, ir stipri mazāka. Un tas nav viegli, bet tas ir mūsu pienākums un aicinājums. Ko es vēl tādu piemēru gribētu pieminēt, tātad Vidzemes reģions, viņš ir, protams, ar vai bez limbažiem, tas ir kā tur skatās un kā tur ir plānošanas reģions vai nav, bet viņš ir pāri stipri pa 200,000 iedzīvotājiem, un mums viņš ir ļoti svarīgs tādā ziņā, lai viņš tomēr attīstītos, un attīstītos ne tikai Valmierā, bet attīstītos arī citos centros, kas ir Gulbena, Alūksne un tā joprojām. Bet, protams, kad kādam ir jābūt arī vilcēju spēkam, kā mēs to uzskatām, un Valmiera ir uzņēmusies šo te mērķi. Un tāpēc arī izmantojot šeit valdības locekļu klātbūtni un visu pāri, jo es arī gribētu vērst uzmanību, kad, lai vai kā, piemēram, mums iet ar Rail Baltica, pa kurien viņš ies vai ne un kā viņš ies, vai viņš ies Valmiera, Tartu, Tallina no Rīgas, vai viņš ies tur pa taisno, kaut kur, vēl 2 varianti, protams, teorētiski ir. Tas ir arī ļoti svarīgi mūsu visu kopējai attīstībai un arī izglītībai. Un tad ir arī ļoti svarīgi, lai mēs šeit kopā ar izglītību veidotu dažās brīvās ekonomiskās zonas, ar ko arī, kur visa Latvija atbilst šeit te prasībai faktiski pret šīs te zonas, ja tā, kā saka, lielos vilcienos ņem, bet tādas arī nav Vidzemē, vai ne? Viņas ir, protams, mums ir ostas, mums ir Rēzeknē tāda zona, bet šeit nav tehnoloģiskie parki, un viss tas ir jāsaist tikai un vienīgi ar augstskolu un ar visām šīm te lietām, jo savādāk tiešām Valmiera jau pagaidām, tikpat kā nezaudē iedzīvotājs. Mūs tur, mēs rēķinājām, tie ir daži 10 bērnu, kas ir, līdz ar to ar pieaugušiem, mēs ceram arī pēc tautas skaitīšanas būt kaut kur ap 27,000, bet tas nav rādītājs uz laukiem, tur ir pavisam cita situācija. Un tāpēc es vēl, ko es te gribētu pateikt, arī izmantojot, protams, visus augstos mācību spēkus, rektors un valdības locekļus, to izglītības likumu, kur viņš ir, vai labojumu, vai kas, Smags jautājums, protams. Un vēl man kā vienkāršam tomēr iedzīvotājiem nav saprotams tā sacensība par tām programmām. Es saprotu, ka viņas vajag ļoti daudz, jums it kā bail ir, ko tie uzņēmēji teiks, bet vai mēs drusciņi ar viņām nepārspīlējam. Tas, ka mums aizgājis ir bišķiņi, ne uz to pusi tā reforma, to mums arī pierāda dažādi piemēri. Vai ne, kad, ko te sauc augstskolu rektori un referenti, vai ne, un teiksim, mums arī ir ļoti grūti uzturēt, mēs tādu ļoti labu iestādi izveidojām profesionālās izglītības centru pirms 10 gadiem, viņam būs 10 gadu jubileja. Un toreiz kopā ar vāciešiem tā doma bija pavisam savādāk, ka tur mēs tiešām no visas Vidzemes, no pus Latvijas koncentrēsim cilvēkus, kas mācīsies, to nevar saukt pa mūža izglītību, bet tā būs dažāda profesija pārkvalifikācija, un tā joprojām, bet viņiem šo iespēju dod ļoti maz, jo tas atkal viss ir tik sadrumstalots, vai ne, un tik daudz, un paldies Dievam, ka šim te profesionālās izglītības centram pašlaik ir tie daudzie bezdarbnieki, vai ne, kurus ar mēs pat 3-4 reizi vienu otru pārkvalificējam. Un tad līdz ar to viņi, protams, var izdzīvot, un tiešām viņiem ir arī diezgan labi ekonomiskie un arī īpaši, kā saka, naudas plūsmas jautājumi, bet arī tas reiz beigsies, un to mēs apzināmies. Un tāpēc, tādā reģiona mērogā es tiešām redzu, kad, protams, par to, ka šīs reģionālās augstskolas ir vajadzīgas un ir vajadzīgs tas, ka viņām studenti mums ir jāmeklē arī lielākā apkārtnē nekā līdz šim. Lai gan mēs to darām, protams, un viss, bet viņi vēl ir jāpiesaista.
tad viss būs ok. Nu, neļausim šim te visam procesam, kā saka, palikt tikai pašu rokās, bet tiešām mēs ceram uz valdību un uz vispār jau. Paldies. Paldies, Poķkungs. Nākamais runātājs būs dr. Pēters Rivša, Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātņu prorektors. Labdien, cienījamie kolēģi. Es gribēju varbūt sākumā pateikt paldies par šo lielisko iespēju piedalīties un to lielisko domu, kad Eiropas dienā rīkot šādu konferenci. Un tamdēļ es gribētu varbūt sākumā varbūt tieši augstskolas un reģionu sadarbību, bet akcentēt to, kad neskatoties uz to, kad mūsu augstskolas sadarbojas ar visu valstu, Eiropas valstu augstskolām un universitātēm, bet īpaša sadarbība ir ar Ziemeļvalstu. Jo Ziemeļvalstu universitātes bija pirmās, kas sniedza mums palīdzīgu roku pēc neatkarības atgūšanas, lai mēs mainītu sistēmu, izglītības sistēmu no padomju uz mūsdienu. Un otrs, es gribētu varbūt arī neuzskaitīt visu to, kas ir izdarīts, bet tikai vienu aspektu. Un tas aspekts ir tāds, ka Ziemeļvalstu lauksaimniecības universitātēm bija tīkls Nova. Šis tīkls bija, lai organizētu īpašus seminārus magistrantiem un doktorantiem. Baltijas valstu lauksaimniecības universitātes organizēja līdzīgu ar Nova atbalstu tīklu BOVA. Lūk, šie tīkli jau vairāk kā 10 gadus sadarbojas Nova un BOVA tīkli, un rezultāti ir ļoti labi, jo šie semināri, kas notiek visās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs, vienkārši paaugstina to zinātnisko līmeni gan magistra, gan doktora studijām. Un kā piemērs ir tas, ka katru gadu mūsu universitāte aizstāv 30 un vairāk kā 30 doktori visās šajās promocijas darbos ir oficiāli recenzenti, oponenti, un šie oponenti ir vai pamatā no Ziemeļvalstīm vai Baltijas valstīm. Tā ir viena lieta, un otrs ir, kad 2-3 promocijas darbi tiek aizstāvēti tieši Ziemeļvalstīs. Un tas fakts, kad mūsu universitātē patreiz doktoru īpatsvars ir 67%, kas ir augstākais starp visām universitātēm Latvijā, tas arī lielā mērā ir tikai pateicoties šai labai sadarbībai ar Ziemeļvalstu tīklu Nova. Un vēl varbūt es gribētu akcentēt to, ka jau vairākus gadus Baltijas valstu lauksaimniecības zinātnieki aktīvi piedalās Ziemeļvalstu lauksaimniecības zinātnieku asociācijā, un katru gadu Baltijas valstīs notiek vismaz 1-2 semināri, zinātniski semināri, un reizi 4 gados notiek arī liels kongress. Šogad šis kongress jūnijā būs Upsalā, Zviedrijas universitāšu pilsētā, bet nākošais, tas jau ir nolemts, nākošais kongress būs Latvijā 2015. gadā, un tas arī rāda to, ka šī sadarbības starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm ir tik tiešām augstākā izglītībā un zinātnē cieša, un viņa turpina attīstīties, un no tā, protams, mums ir gandarījums un arī iegūms Latvijai. Tagad varbūt tuvāk par augstskolas un Zemgales reģionu sadarbību. Mūsu augstskola ir tā, ka 60% ir nozares, kas ir tāds unikāls, piemēram, lauksaimniecība, veterināra medicīna, meža saimniecība, kas ir visai Latvijai. Bet 40% ir tieši studiju programmas, kas saistītas ar Zemgales reģionu. Un tās ir šīs studiju programmas, viņas radušās pēdējos gados,
un katrā ziņā viņas ir gan augstskolai, gan reģionām ir ļoti nozīmīgas. Bet šeit pa sadarbību. Tātad Zemgales reģionām ir ļoti aktīva tāda radoša šī te attīstības padome. Un viņa jau ir tā ideja tāda, ka to augstskolai un radošumam tos bērnus vajadzētu piesaistīt gandrīz vai no bērndārza. Mēs gandrīz skeptiski skatoties, bet tomēr atbalstot, ka varbūt ar bērndārzu mēs nesāksim, bet ar vidusskolu, gimnāziju, to mēs esam sākuši darīt, tad universitāte piedāvā šīs te radošās zinātniskās tēmas skolēniem izstrādāt, notiek semināri un tādi un kursi mācību skolotājiem, lai varētu vadīt šos te zinātniskos darbus. Un tad reizi gadā ir šis te Zemgales reģiona skolēnu zinātnisko darbu konkurss, ka katrā ziņā, es domāju, ka tas ir viens no tiem veidiem, kad jo ātrāk un varbūt interesantāk mēs piesaistīsim jauniešus, skolēnus, tādam radošumam, jo tas nesīs tāds kopējs auglis. Runājot par studentiem, tad šeit tāda sadarbība ar reģionu ir visciešāka. Tad pirmkārt jau prakses vietas, jo bez prakses vietām mēs nevaram normāli sagatavot speciālistus dažādās nozarēs. Otrs ir šo te bakalaura darba vadīšana, bakalaura darba recenzēšana. Tur visvairāk un vistiešāk ir iesaistīti reģionu speciālisti un katrā ziņā to mēs arī turpināsim darīt. Vēl varbūt pēdējā laikā, kas ir parādījies, tad šī tendence ar biznesa inkubatoriem un inovāciju centriem, protams, augstskola nav jau vienīgais ne biznesa inkubators, ne inovāciju centrs reģionā, bet šī koordinējošā loma, centriem, gan inovāciju centriem, gan biznesa inkubatoriem, tā tas notiek, un katrā ziņā šeit ieguvums ir apusējs, un šajā te varbūt jomā mēs domājam tikai attīstīt tālāk. Un runājot varbūt par tiem atslēgas vārdiem, tad mēs no savas puses mēs gribētu piedāvāt šo te atslēgas vārdu radošums un inovācijas, kas katrā ziņā ir ļoti būtiski, gan augstskolai, gan arī reģionā. Paldies arī. Paldies. Paldies Rīvišas kungam. Un noslēdzot šo ievaddaļu paneļa diskusijai, Māris Pūķis, Latvijas pašvaldības savienības vecākais padomnieks, varētu Latvijas mērogā apskatīt, kā augstskolas reģionos veicina attīstību un reģionu pilnveidošanos. Pūķkungs. Paldies. Šodien kā Eiropas dienā es varbūt sāktu ar Eiropu un Eiropas uzdevumiem. Principā ir divas pieejas, kā var skatīties uz šīm lietām. Protams, kad Eiropa mums nosaka kaut ko, par ko mēs esam, tagad jau arī mēs esam kopā vienojušies, un tiek izvirzīti kaut kādi mērķi. Taču dažkārt tiek pieņemts, ka ja Eiropa ir izvirzījusi mērķus, tad arī viņa nosaka, kā mums katram darīt, lai šos mērķus sasniegtu. Vismaz, manuprāt, šāda izpratne, ja viņu ļoti precīzi lieto, ir diezgan kļūdaina. Un kļūda ir būtībā dziļāka un būtiskāka nekā, teiksim, nacionāla mēroga problēma. Problēma ir tā, ka Eiropas mērķi attiecās uz katru no mums, viņi attiecās uz mazu pašvaldību, viņi attiecās uz reģionu, viņi attiecās uz atsevišķām iestādēm, uzņēmumiem un tam līdzīgi. Un patiesībā labs rezultāts droši vien sasniedzams ir tad,
ja katrs no tiem dalībniekiem domā par tiem līdzekļiem, ar kādiem viņš tieši pats var sasniegt tos lielos mērķus, kas ir kopīgi. Ja, piemēram, Latvijā visi vēlētos pilnīgi vienādā veidā kaut ko sasniegt, tā patiesībā būtu katastrofa. Un šai sakarībā es mazliet pieskāršos, protams, šim vienam jautājumam augstskolas un arī reģionu un pašvaldības. Un saistībā ar divām politiskās dienas kārtības problēmām, kuras lēnām izvirzās dienas kārtībā, bet uz kurām Latvijas pašvaldības savienība taisās tuvākā gada laikā strādāt. Un tas pirmais lielais darbs būs jau pēc dažām nedēļām Latvijas pašvaldības savienības kongress, kuram mēs mēģināsim principiāli formulēt vairākas atšķirīgas pieejas un aicināsim arī valdību un politiskās partijas mums piekrist. Pirmais ir jautājums, kādā veidā ir jāplāno un jāvada attīstība un investīcijas. 20 gadus šajā zemē ir bijis nozaru vadības princips. Nozaru vadība tas nozīmē, ka atbildīgās ministrijas nosaka pamatprincipus un pēc tam mēģina atbilstoši šiem principiem Latvijā rīkoties. Ļoti grūti šajā gadījumā ne tikai koordinēt valdības darbību kopumā, tas reti, kad izdodas ministra kabinetam, bet vēl grūtāk ir koordinēt, piemēram, kaut kādu programmu vai projektu darbību vienas pašvaldības teritorijā. Nereti ir piemēri, kad šogad ir iespējams būvēt ceļu, bet pēc 3 gadiem var ielikt tajā pašā vietā ūdensvadu. Reizē ielikt nevar, tādēļ, ka nepastāv iespēja šīs lietas salikt kopā. Tieši tādēļ mēs piedāvājam, ka turpmāk vajadzētu pāriet uz citu atšķirīgu sistēmu, kad daļa no investīcijām, taiskaitā Eiropas Savienības investīcijām, tiktu plānotas pēc decentralizēta principa, līdzīgi tā kā Latvija plāno savu darbību attiecībā pret Eiropu, tā lai novads un pilsēta plānotu savu darbību attiecībā pret nacionāli noteiktiem mērķiem. Mēs piedāvājam variantu, ka tiek akceptēts kaut kādas vadlīnijas, nosacījumi, pēc kuriem var piedāvāt projektus, bet atbilstošus darbības nosaka nevis no centra, nevis ar ministrijas lēmumu, bet ar pašvaldības lēmumu. Šai saistībā mēs piedāvāsim atšķirīgas ēdienkartes vai atšķirīgas projektu paketes piedāvāt sešām pašvaldību grupām. Tie ir mazie novadi, kuriem ir mazāk par 5000 cilvēkiem. Tie ir lauku novadi, kuros nav centra pilsētas. Tie ir pilsētu novadi, kuros ir īpatnība tāda, kad ir centrs pilsēta. Tās ir piejūras pašvaldības, tās ir lielās pilsētas, un mēs ceram, ka izdosies panākt arī lēmumu par apriņķiem. Proti, līdz nākamajam plānošanas periodam Eiropā vajadzētu atrisināt politisku uzdevumu, kas līdz šim nav atrisināts, tas ir apriņķu izveidošana. Šajā sakarībā daudzas, patiesībā katra no manis nosauktajām grupām, lai tik tas paradoksāli varbūt kādam neliktos, ir spējīgi kaut ko darīt zinātnes un arī tā skaitā augstākās izglītības jomā. Pat mazais novads. Tas nebūtu nenozīmē, ka mazajam novadam ir jābūvē savu augstskolu obligāti, bet atsevišķās vietās mazā novadā var pastāvēt pasaules mēroga zinātniskie centri. Pasaules mēroga centrs, tas nozīmē, ka tu radi kaut kādu produktu, kas ir labākais pasaulē. Piemēram, ja tu pēti jautājumu, kā vislabāk āboļus audzēt Kurzemē, tad viennozīmīgi to darīs kaut kur Kurzemē, nevis citā vietā pasaulē. Attīstībai katrā vietā jāmeklē cits sava individuāla pieeja, un tā sava individuālā pieeja nozīmē to, ka nav jāveido vienotu grozu priekš visiem, nav jāparedz, kas ir jādara lielajā pilsētā, nav jāparedz, kas ir jādara vidējā novadā, nav jāparedz to, kas kaut kur ir jādara un jāuzspiež to uz centra.
pastāvēt un attīstīties pašvaldības spējas tikai pie viena nosacījuma. Ja viņas atradīs savu, pilnīgi īpatnēju nišu, ar ko viņas uzņēmēji, viņas cilvēki spējas konkurēt patiesībā pasaules tirgu. Nevis kaut kādā tirgu, mums nav nekad jāsaka, dziļa kļūda ir, piemēram, censties līdzināties Eiropas zinātnē. Nekādai Eiropas zinātnē šeit nevajag līdzināties. Ja jūs pie kaut kā strādājat, jums jācenšas, vismaz jācenšas būt labākiem pasaulē. Tā pašā laikā pat par sevi augstskolu lieta nav tikai zinātne, nav tikai gatavošana zinātnē. Bet ir cita lieta ļoti svarīga. Augstskolā tam studentam tajā laikā, kamēr viņš mācās, ir jāredz cilvēkus, kur paši kaut ko ir izdarījuši zinātnē, vai arī, kas paši kaut ko ir izdarījuši, vai nu uzņēmēju darbībā, vai kaut vai publiskajā administrācijā. Šādus cilvēkus ir jāsastop, un tikai tas dod to vadlīniju, lai varētu attīstīt augstā līmenī visas šīs lietas. No šejienes izriet, ka, teiksim, reglamentācija, tā, kas pašlaik izvirzās, tiek diskutēts par to, ka, piemēram, Latvijā veidot vienu augstskolu vai ierobežot, ka viena tikai drīkstēs būt zinātnes augstskola, viņi iet paralēli ar vairākiem procesiem. Kraham tuvojās veselības reforma. Veselības reformas rezultātā iestādes attālinās no cilvēkiem. Daudz cilvēku pat neaizbrauc līdz tiem centriem Rīgā. Ja turpinās konsekventi šo te pozīciju, tad ar laiku varbūt tās mums vairs nevajadzēs slimnīca arī Rīgā, mēs uz Stokholmu brauksim ārstēties. Jo ir jāsaprot divas lietas, katra no šīm lietām, jā, viņa ir lieta par sevi, priekš attīstības, priekš zinātnes vai priekš veselības, bet viņa ir arī reģionālās attīstības instruments. Un es domāju, ka visas iepriekšējās runas viennozīmīgi pierādīja, ka augstskola ir ne tikai zināšanu vieniegūšanas vieta, bet tas ir reģionālās attīstības instruments, bet kā katrs instruments, viņš efektīvi strādā pie viena nosacījuma. Ja jūs esat atroduši savu nišu, ar ko jūs esat īpatnēji, ar ko jūs esat talantīgi un spējīgāk kaut ko izdarīt labāk nekā citi apkārtnē. Un ar to es arī šo pozīciju gribētu beigt šo apskatīšanu, proti teikt to, ka zinātne un augstskolas saskaņā ar mūsu priekšstatu par to, kā tālāk attīstīties pašvaldībām, acīm redzot, būs viena no prioritātēm. Paldies Pūķa kungam. Tagad mēs pārējam pie diskusijām un jautājumiem, un man Pūķa kungs labi noslēdza un izvirzīja domu, kas jau parādījās par Šefska kungu pirmajā priekšlasījumā, kur mēs redzam šo, es neteiktu tieši pretstatījumu, bet katrā ziņā pareizā līdzsvara meklējumu, svarīgumu, lai kā atrast gan iespēju nodrošināt pieejamību, gan arī izcilību šo pasaules līmeņa darbu. Un man būtu interesanti dzirdēt, kā panelis domā par šito tieši augstākās izglītības mērogā, jo tas, teiksim, visas diskusijas par augstāko izglītību pat labāk Latvijā notiek ar domu, ka mums ir ne tikai jānodrošina, teiksim, efektīva līdzekļu izmantošana, bet arī, lai mūsu augstākā izglītība dot mums vislabāko rezultātu. Kā mēs šīs divas lietas varētu līdzsvarot? Tas būtu, varbūt Igor, tu varētu sākt. Jā, varbūt viens piemērs. Tepat blakus, nostīt blakus 30 km no šejienes, Priekuļu novadā atrodas Vides risinājuma institūts. Viņš ir darbojās kopā ar Bēža īpašnieku konsultatīvo centru, un faktiski viņi ir vieni no labākajiem speciālistiem meža novērtēšanā. Viņiem ir specifiska, pat bieži vien militāra tehnika, kur viņi veic aeronovērošanu mežiem, kur viņi var noteikt pilnīgi līdz pat katram individuālam kokam, ar ko tas koks ir slimojis vai slimo, kādas ir viņa tās koksnes problēmas. Un faktiski tas ir neliels centrs
kas atrodas lidlauka vidū, kuriem faktiski ir divas lietas. Viņiem ir strādā ap 30 cilvēki, tātad tās ir tās zināšanas, kas viņiem ir tehnoloģija, un viņiem ir tas no vienas puses, un no otras puses ir tas pieprasījums, priekš kā tas ir tātad šī te vajadzība. Un, manuprāt, tam nav jābūt lielam centram Rīgā, bet tas ir tā kā pašvaldības savienības pārstāvs teica, jebkurā vietā var atrast to individuālo nišu, kur tas var attīstīties. Un es gribētu izmantot iespēju vienkārši pieminēt vienu lietu. Man līdz šāda grāmata Augstskolas reģionos zināšanu un prakses miedarbe. Viņa tika prezentēta pirms 3 nedēļām šajā pašā zālē. Tas ir 22 autoru kopdarbs, kur bija faktiski tas ir pirmais tāds mēģinājums no zinātniskā viedokļa iedziļināties reģionu augstskolu un reģionu miedarbē, tāda sadarbībā. Un tur ir daudz labi secinājumi, es par viņiem smalkāk nestāstīšu, jūs varat meklēt šo te grāmatu pētniecība.lv mājaslapā. Viņa būs pieejama, man teica, pēc pāris nedēļām. Bet jebkurā gadījumā šīs te grāmatas secinājumi iet ļoti cieši roku rokā ar tām domām, idejām, kas izskan šīs te konferences laikā no referentiem un paneļiem. Jā, runājot par izcilību, jāsaka, kad jo mēs izcilāki gribam kļūt, jo tas ir dārgāk. Tas ir saistīts gan ar to pašu akadēmisko personālu, vai tā ir profesūra vai zinātnieki, vai arī, bet arī ar to pašu infrastruktūru, par ko es jau iepriekš minēju. Un šī gadījumā tiešām, kā arī uzsvēra Pūkja kungs, tomēr mums ir jāskatās uz varbūt kaut ko konkrētu, ar ko mēs varam tiešām kaut kādā noteiktā laika sprīdī tomēr arī kļūt izcili, bet skaidrs, ka šī izcilība var arī nebūt pasaules līmeņa. Mēs varam varbūt būt izcili ar kaut ko Latvijā. Nu, kā piemēru es gribētu minēt tas, kas nācis ir ar RF projekta finansējumu. Mēs esam iegādājušies mehatronikas laboratoriju, un patās pāris nedēļas atpakaļ pie mums bija atbraukuši studentu grupa no Vācijas Jādes augstskolas, un šī apmaiņa studentu ziņā mums un arī docētāju ar šo augstskolu norisinās jau 11 gadus, un faktiski viņi bija pārsteigti par tām iespējām, ko mēs esam ar šiem līdzekļiem izdarījuši, iegādājoties augsta līmeņa iekārtas, kas viņiem pat īsti nav pieejamas, un viņi savukārt līdz šim bija uzskatījuši, ka viņu augstskola ir tā, kas nodrošina studijas ļoti augstā līmenī, un arī plus vēl šī pētnieciskā daļa. Tāpēc šeit tīri tikai starptautiska sadarbība noteiktos mezglos, noteiktu punktu, teiksim, spodrināšanā varētu arī novest pie izcilības. Es negribētu teikt, ka mēs katrs individuāli varam ar kaut ko izcilu Latvijā tomēr parādīties. Jā, nu mums ir arī ar ko palipoties gan pilsētas mērogā, tas ir jaunā Valmieras pamatskola. Es domāju, ka tā ir absolūti nākošajiem 50 gadiem uzbūvēta. Protams, projekts ir sens un nobeigt viņi nebija, pabeigt nebija viegli, bet tagad tāda ir un tur tiešām nav neko pielikt, gandrīz neko atņemt, un arī biznesa inkubators, kurš šeit ir radīts par Eiropas naudu, lielākoties uzbūvēts un tagad arī tiek atbalstīts, viņš ir ļoti labs, un tur tiešām tiek inkubēti produkti. Un galvenie strādātāji jau ir Vidzemes augstskolas studenti lielā mērā dažādos salikumos, ja? Un daži jau gūst jau tiešām to izcilību, ko saka gandrīz vai pasaules. Un idejas tur nāk nepārtraukt, un padome viņu sēž katru 2 mēnešus un skata ar vien jaunus projektus.
Tā ka es domāju, šādi piemēri netrūkst un vajag tikai dziļāk apskatīties. Bet kas man uztrauc to pašu, ko Baševska kungs teica šajā visā izcilībā, kad mēs tomēr pārliecam to latiņu uz otru pusi un viss tas, kas tiek radīts augstskolu, milzīgais daudzums filiālis un viss, mēs tur tajā izcilības cīņā savstarpējā faktiski, ja tā kara laika, kā saka, metodoloģiju pielietojot, noasiņojam arī, jo, pasniedzēji jau tā kā tais dažās filmās skrien no vienas vietas uz otru un viss tas tā notiek, un šī ir vēl viena problēma, kur es paceļu, kur jums pašiem jātiek galā gan valdībai, gan kopā tomēr ar augstskolām, vai ne, jo, savādāk, tur mēs zaudējam to izcilību nedaudz. Paldies. Rīvšs kungs. Jā, analizē izcilību manā augstskolā, tad, ja to skatās Latvijas mērogā, tad jau mēs esam daudzās nozarēs izcili, jā, jo veterināra medicīnā mēs esam izcili, jā, mēs esam izcili lauksaimniecība un tam līdzīgi, bet es gribētu vienu tomēr akcentēt šeit domu. Proti mums ir īpašs piemērs, jā, šai izcilībai, un viņš saistās ar koku rūpniecību, jā, un saistās ar to, kad ir tiešām tāda radoša un ilgu laiku attīstīta sadarbība starp augstskolu, ražojošiem uzņēmumiem un šo te, profesionālām organizācijām. Un koku rūpniecība tas ir kā piemērs, ja, turpat augstskolā ir nodibināts Meža tehnoloģija attīstības institūts, kurā ir augstskola un šīs te profesionālās asociācijas. Es domāju, ka gribētu arī uzsvērt un aicināt sadarbībā tieši ar ražotājiem un profesionālām institūcijām, tur arī tā izcilība radīsies, jo mūsu kokrūpnieku eksporta spēja, ja, un arī eksporta apjomi, ja, kas ir vērā ņemami, ja, un līderu pozīcijas ieņem eksportā, tas jau rāda to izcilību. Ja. Bet, protams, šeit ir daudz darāmā un pie tā arī strādā gan zinātnieki, gan arī ražotāji. Un šī varbūt ir viens veids, kā varbūt stiprināt to izcilību. Paldies, Pūķu kungs. Es varbūt gribētu atzīmēt to, ka tā izcilība un zinātne ir viens no komponentiem, droši vien ļoti svarīgs komponents, un te varētu būt zināms problēmas tā filiālēm, un vai vērtēt vai nevērtēt viņas augstu vai zemu, tas, protams, ir darba devēja jautājums, cik lielā mērā visi ciena to diplomu, kas ir iegūts. Bet augstskolā patiesībā tas, ko tas students iegūst, viņš sastāv it kā no 3 komponentiem, un labi, ja viņš viņas visas dabūtu redzēt. Viens ir redzēt, kā taisīt zinātni. Tas nevienmēr ir visos priekšmetos un visos gadījumos, bet būtu labi, ja kaut kādi piemēri ir. Otrs, redzēt, kā organizēt darbu vai vadīt uzņēmumu. Un, ja to dabū redzēt, kas ir paralēli ļoti svarīgi, ilgu laiku mūsu tiem zinātniekiem bija problēma tā, ka viņi mācēja strādāt laboratorijā, bet nemācēja vadīt un nemācēja organizēt. Un trešais ir gūt standartu kaut kādu izglītības apjomu. Tam nav jābūt tādam kaut kādam abstraktam mērķim, ka pilnīgi visu sagrābj un visur ir viss. Ir vienkārši svarīgi kaut kādā līdzsvarā panākt šīs komponentes, bet kvalitatīva tā izglītība ir tad, ja ir visi šie elementi. Paldies. Es saprotu, ka Kristovska kungam ir komentārs, jautājums. Nē, komentārs. Jā, es tikai gribēju izteikt tiešām komentāru, ņemot vērā to, ka vairāk kā pilsonis vēroja šos procesus, jo mēs jau ar Sarmīti šeit pārstāvam valdību, bet neesam izglītības ministri, bet es teikšu tā, jebkurā jomā darbojoties saskaramies ar to, ka cik tam ir svarīga nozīme. Manuprāt, šeit visi runātāji, kas ir runājuši, es domāju, pareizi definē no dažādiem skatu punktiem visus tos atsevišķos elementus, kas kopā veido valsts konkurētspēju. Tāpēc es arī savā ievadrunā par to minēju.
Jo beigās jau, varētu teikt tā, jautājums ir, kāpēc tad mēs ar atsevišķiem labiem piemēriem tomēr neesam panākuši to, ka mūsu valsts budžets ir sabalansēts. Jo neapšaubām mēs varam atkal runāt, teiksim tā, kāpēc ir svarīgi sabalansēt budžetu, no kurienes nāk līdzekļi, cik no tiem var ieguldīt izglītībā, kādas ir izglītības prioritātes, humanitārie vai tehniskie uzdevumi. Es teikšu, man pašam ir gan tehniski augstākā izglītība, gan humanitārā. Un līdz ar to es varētu to sabalansu teikt, bet es uzskatu, ka, piemēram, var pateikt, ka tik ilgi, kamēr mūsu valstī nebūs nauda, tik ilgi, kamēr mēs nespēsim Eiropas vai pasaules tirgu pārdot konkurētspējīgus produktus, mācēt tos pārdot, tik ilgi arī mēs, kā saka, vienmēr ar līdzekļu trūkumu šeit cīnīsimies. Un tāpēc manā uztverē ir diezgan precīzi šī valstī jānodefinē, un tas ir mūsu valstī jānodefinē tas, ka prioritāte ir tā, ka mēs esam eksportspējīga valsts. Latvijas tirgus ir ierobežots. Ja mēs kaut ko gribam izdarīt, tad mums jāskatās, kas notiek pasaulē. Un es esmu ārlietu ministrs un varu teikt tā, ka pasaule ir mūsu risinājums. Pasaulē ir noiet tirgus, pasaulē ir vajadzīgi mūsu produkti vai mūsu pakalpojumi, vai arī mūsu pakalpojumi imports un tam līdzīgi. Mēs nekad nevarēsim būt pārtikuši ar tādu dzīves kvalitāti, kāda sagaida tie visi, kas aizbrauc projām, kas neaiziet uz šeit vietējām augstskolām, tas viss, kas šeit tika runāts. Un līdz šim mēs varam tiešām runāt par to, ka līdzekļu, kas ir mums ļoti ierobežot, mēs varētu runāt, cik daudz Latvija velta no savu IKP izglītībai, salīdzinot ar Eiropu. Protams, vismazāk, kā vienmēr, visur mums vismazākā efektivitāte, bet beigās arī paši visi vēl saskaldam. Mēs varētu runāt par to, kam tas ir vajadzīgs uzņēmējiem, protams, jo tās zināšanas, tur tā viņa konkurence, tur tie produkti rodas. Tie atsevišķie labie piemēri, ko jūs pieminējat, tie atsevišķie labi ir pa maz. Vienkārši Latvija strādā par maz, koordinē pārāk maz, acīm redzot to, ko Puķa kungs teica, pārāk maz mēs un pārāk neefektīvi mēs darbojamies. Apkarojam viens otru bieži vien un tāpēc nevaram sasniegt to rezultātu. Un tas mums beigās ir jāsaprot. Mums jau nav cits izējas. Ja? Arī uzņēmējiem, kuri kaut ko šeit varbūt izdara un daži izdara, viņiem arī jāpiedalās šajā inovācijas un radošuma procesā, jāpalīdz šos ekscelences centrus veidot. Un tie visi elementi, ko visi šeit zina mūsu sabiedrībā, ko visi par to runā, raksts, cik ir laika izteikties, izsakās par to, un viss notiek tāpat, kā mūsu valstī bijis. Bet tāpēc ar Eiropas Savienību svarīgi, jo Eiropa ir ar to tik uz galā. Un Eiropa dod iespējas, un Eiropa šeit ļoti labi piemēri bija. Lauksaimniecības akadēmija. Es atvainojos, ka es komentēju tik ilgi, bet es gribētu teikt tā, ka laiks strādāt. Ja, izmantojot, ka mikrofons tomā, es gribēju uzdot jautājumu, kas man radās klausoties mūsu viesi no ABO un Novija universitātēm šeit. Tātad, kā šī augstskola sevi pārdefinē, saprotot savu atbildību pret darba tirgu, to, kas notiek darba tirgu. Tāpēc, ka sākās krīze 2009.10. gadā, kultūras ministrijas, tā teikt, paspārnē esošās mūzikas un mākslas profesionālās ievirsu skolas, dažas no tām sevi pārdefinēja. Viņi sev pārdefinēja kā kopienas, kultūras un izglītības centrus, dodot izglītību bērniem, pensionāriem, katram. Viņi, teiksim, noņēma klapas no acīm un atvēra sevi tam kopienas pasūtījumam. Un tāpēc man varbūt jautājums, ja ātri var atbildēt, cik lielā mērā, šeit tika runāts par to sadarbību ar uzņēmējiem tā tālāk, bet cik lielā mērā augstskolu programmas tiek piemērotas mūža izglītības vajadzībām, kur, kā mēs dzirdējām, tas cilvēks iet augstskolā, atpakaļ darba tirgu, iespējams atpakaļ. Cik lielā mērā mēs veicinām šo reģionos? Pārstāvjiem mums ir vēl 5 minūtes, tātad varētu šo svarīgo jautājumu atbildēt. Sāksim no otra gala šoreiz, Rīvšas kungs, varbūt jūs varat izteikt par mūža izglītību. Nē, es tieši ņemšu šo pieredzi un uzdot jautājumu mūsu augstskolām. Jā, mēs īpaši varbūt nevarētu dižoties ar lielu pieredzi, bet
Mums ir atsevišķi, paralēli ir mūža izglītības centrs, kas organizē šo apmācību, un man šķiet, ka valsts mērogā ir pozitīva iezīme ar to, kad pabeidzot vairākus šos mūža izglītības programmas, kursus, tiek uzkrāti pieredze un arī certifikāti, kurus pēc tam var novērtēt un arī pielīdzināt kādai no studiju programmām. Katrā ziņā tas ir liels solis uz priekšu, un to mēs atbalstām. Un arī šo mūža izglītības centru mums ir ļoti būtisks tas, un mēs viņu attīstīsim arvien tālāk. Paldies, Teiramnieks. Vienu teikumu es tomēr pateikšu. Mēs rīkojam daudzus un dažādus konkursus un visu pārējo, un es arī bieži tiekos ar uzņēmēju klubiem un esmu viņu biedrs. Un ticiet man ir absolūti, un viņiem vienalga, kādu tieši tur novirzienu un kādu programmu kāds ir beidzis. Galvenais, ka tas ir pareizais virziens, ja viņš ir jurists, ja, teiksim, sakaru inženieris, tas sakaru inženieris, bet galvenais ir viņa, kā saka, kopējā kvalifikācija, pieredze un viss tas pārējais. Un tāpēc tas jautājums, kur tieši programma, tas tā īpaši nevienu uzņēmēju neinteresē. Galvenais, lai tas cilvēks kopīgi būtu izglītots un tieši tajā jomā. Un tad viņš pārējo piemācīsies, jo visu arī nekad neapgūs. Paldies, Teiramnieks. Tā es par Reizeknes augstskolas pieredzi. Jāsaka, kad mums līdz šim gadam darbojās tālāk izglītības centrs, bet tieši tāpēc, ka bišķi kaut kas ir jāmaina, to mēs esam pārsaukuši par mūža izglītības centru. Un, ja es nemaldos, tad šī kopējais programmu skaits, ko mēs piedāvājam, ir Latvijā lielākais tādam centram, un tas ir ap 40. Es varbūt bišķi kļūdos, bet mēs pēdējos gadus tiešām esam lielu uzsvaru likuši uz mūža izglītības problēmu, un faktiski tas sevi ir attaisnojis. Protams, tās visas programmas netiek varbūt tik efektīvi izmantotas, kā mēs gribētu, bet lielākā daļa tiešām ir ļoti labi apmeklētas. Paldies, Klapenkovkungs. Jā, Vidzemes augstskolas kontekstā es varu teikt, jautājums bija par izaicinājumiem un kādus atbildes soļus, kā mēs esam pārorientējuši savu darbību. Un šeit es varu teikt, ka kopš 2009. gada Vidzemes augstskola ir iekļāvusi savā stratēģijā 5 pīlārus, tur blakus izcilībai, izglītībai, izcilībai zinātnē un tehnoloģiju pārnesē, un starptautiskumā ir arī mūža izglītība kā viens no šiem pīlāriem. Tātad mēs jau to esam definējuši strateģiskā līmenī. Otrs ir tas, ka mūža izglītībā pašreiz ir ļoti daudz kursi, kas notiek Vidzemes augstskolā. Mēs sākām arī 2009. gadā ar atvērtām publiskām lekcijām, kur mēs reizi mēnesī otrdienās aicinājām gan studentus, mācītājus, bet arī jebkuru no pilsētas, no sabiedrības piedalīties. Vēl viens piemērs ir mūsu dalība, Vidzemes augstskolas dalība, sadarbība ar Valmieras pilsētas bibliotēku. Mums ir Valmieras integrētā bibliotēka, kur ir arī bērnu bibliotēka, un šeit ir tā no bērna kājas līdz pat augstskolai. Mēs redzam visus cilvēkus, kas nāk piedalās. Un tad, skatoties plašāk, mēs esam arī kopš 2009. gada jau parakstījuši 2 sadarbības līgumus ar Valmieras biznesa inkubatoru, gan par sadarbību programmu attīstībā, gan arī par konkrētiem biznesa pakalpojumiem, ko mēs varam sniegt. Tātad šī pārdefinēšanās notiek. Tā pašā laikā, es neslēpšu, ir arī komentāri no uzņēmējiem, ka nav vēl pietiekami, mēs neieklausāmies pietiekami uzņēmējos, uzņēmējiem nav iespējas ietekmēt augstskolu studiju kursu saturu pietiekami lielā mērā, tātad ir vēl izaicinājumi. Paldies. Un tāpat kā mēs sākām ar Barševs kungu, es saprotu, mēs ar viņu arī nobeigsim, jo viņš pieteicās kaut ko pateikt tieši par šo jautājumu. Paldies. Es arī tomēr nolēmu drusku iesaistīties diskusijā. Ja? Pirmkārt, runājot par augstskolu, iesaistīšanos šajā mūža izglītībā un devumu reģionāla augstskola, šeit kolēģi rektori praktiski jau atbildēja. Man liekas, ka reģionālās augstskolas tiešām ir vienas no tām, kas
ātrāk spēja reaģēt uz vietējo uzņēmēju pieprasījumu. Un man līdz šim visu laiku ir izbrīnījis tas, ka Tirdzniecības rūpniecības kamerā, ja kāds zālē ir, lai piedod, visu laiku saka, ka augstskolas gatavo uzņēmējiem nepiemērotus speciālistu tādā. Pieļauju, problēma noteikti ir, taču strādājot ar vietējiem uzņēmējiem, kā teica Boķa kungs, praktiski es nekad neesmu saskatījis lielu problēmu, runājot ar vietējo uzņēmēju, jā, ok, speciālists, galvenais, lai šis speciālists būtu tiešām domājošs, ar iniciatīvu, lai viņš vēlētos kaut ko dzīvē sasniegt. Un šeit varbūt pat ir mums lielākas dažreiz problēmas, jo pēc tam tās praktiskās nianses, vai viņš būs tāds tur tehnologs vai vēl kaut kas, uzņēmums cenšas pielāgot. Un tāpēc šeit nekad it kā man likās, ka republikā valstiskā līmenī runā varbūt par kaut kādu ļoti lielo problēmu, vietējie uzņēmēji it kā skatās drusku savādāk. Ja? Protams, ka arī mēs rītā pat man nāk visa Daugavpils dome uz universitāti, mēs runāsim tieši par šīm problēmām, ko praktiski Ēlertes kundze uzdeva, ja? Un mēģināsim noteikti arī nākt pie risinājuma. Bet, kas izskanēja šeit par filiālēm un lielo augstskolu skaitu, mums visu laiku vajag paturēt prātā, ka Latvijā ļoti lielu sektora daļu aizņem privātās augstskolas. Turklāt absolūtais vairums vienā tematiskajā jomā sociālajās zinātnēs. Ja? Un šis lielais filiāļu skaits ļoti bieži ir saistīts ar to, un privāto biznesu mēs ietekmēt praktiski valstiski tā ļoti grūti ir, ja? Jo tas ir privātais bizness. Jo, ja paliek pie kopējā augstskolu skaita reāli, jau valsts dibinātas augstskolas ir 17 mīnus 2, kas tagad ir uz 50% jau ieinkorporētas Latvijas universitātē. Tas ir viens. Un visbeidzot arī liels paldies Puķa kungam, jo tiešām, es domāju, ļoti trāpīgi noslēdza šo pirmo paneļa daļu, ja, ar šiem tādiem secinājumiem, ka ir ekscelences, daudzas ekscelentas lietas arī reģionos, tā skaitā zinātnē, un manā skatījumā valstī vajag tikai mēģināt kaut kādā veidā vairāk atbalstīt šīs ekscelentās lietas. Tikai atkal viens elementārs skaitlis, kaut vai saistībā ar parastajiem šeit pārrobežu projektiem, interregiem. Ja valsts iedos, piemēram, 100 vai 10 000, praktiski 10 reizes vairāk naudu augstskola piesaistīs no Eiropas, jo finansējums ir 10%, praktiski šis līdzfinansējums, kas jāiegulda. Un mēs ļoti bieži atdurāmies pret šādām lietām, ka vienkārši augstskolai būtu varētu daudz lielāku kapacitāti piesaistīt šos līdzekļus un ieguldīt kaut vai ekonomikas sildīšanā šeit. Ja? Bet dažreiz pietrūk šis ļoti pat niecīga daļa šī līdzfinansējuma. Kopumā vairāk vai mazāk mēs tās problēmas tomēr risinām. Tā, paldies. Paldies par Šefs kungam. Tā, ar to mēs noslēdzam šo pirmo konferences daļu par augstāko izglītību reģionos.